Esiet sveicināti, mīļie radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Šie Jēzus vārdi no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas 36. panta joprojām aicina kristiešus nest cerību tur, kur tās trūkst visvairāk. Šajā raidījumā Vineta Krauliņa sarunājas ar mācītāju Andreju Āriņu un brāli Sandri Gulbi par vairākiem gariem gadiem, kas aizvadīti cietuma kalpošanā. Kā Dievs spēj aizsniegt cilvēkus aiz cietuma mūriem, un kāda nozīme ir ikvienam no mums dotajai brīvajai izvēlei, ticēt vai neticēt, pieņemt Dieva vēsti vai to noraidīt. Cietuma ikdienā šī izvēle nes ļoti redzams augļus. Kā mainās cilvēka dzīve, kad tajā ienāk piedošana un cerība? Ko šī kalpošana ikvienam no mums atgādina par Dieva žēlstību, viņa līdzjūtību un neizmērojamo mīlestību pret katru grēcinieku? Patīkamu klausīšanos! Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien ar mani studijā ir divi viesi, mācītājs Andrejs Āriņš, sveicināts! Sveicināti! Un brālis Sandris Gulbis, kurš arī kalpo un palīdz cietumniekiem integrēties sabiedrībā, bet kurš arī pats savā laikā bija nonācis cietumā. Sveicināts, Sandri! Labdien! Andrej, vispirms es gribētu jautāt tev. Tev jau ir vairāk kā 30 gadi aiz muguras kalpošana cietumā. Bet vai tu vari pastāstīt, kā tas viss sākās un kas tevi pamudināja tieši iesaistīties cietuma kalpošanā? Man bija iekšējs pamudinājums izejot no Bībeles, no radījumiem, jo tur ir tādi 4 faktori, kuri runā par to, kā gatavoties Kristus atnākšanai. Tur ir personīgas attiecības jāveido ar padoto, personīgas attiecības ar Jēzu Kristu un jāizmanto tās dāvanas, kuras dotas kalpošanai, un tad ir apmeklējumi slimnīcās, pie bezpajumtniekiem un arī cietumos. Un ja man tie divi jau darbojās, tad apmeklējumi cietumos tie it kā izpalika, un es lūdzu Dievu un gaidīju iespējas, kad es varētu to sākt. Tai pašā laikā man labs draugs bija un ir Rihards Krieviņš. Un tas jau bija sācis šo brīvprātīgo kalpošanu cietumos, un viņš stāstīja, kā viņam tur veicās. Un vienā brīdī viņš saka, vai tu nāksi uz kristībām? Es saku, labi, tikai dod man iespēju viņus pārbaudīt, ar viņām sastapties, un tad kristības. Un tā arī notika, un tā sākās šī kalpošana ar lūkšanu, meklējumu un ar atsaucību, kuru es saņēmu cieši caur brīvprātīgo kapelānu Rihardu Krieviņu. Andrej, kāda bija tev pirmā sajūta, ieejot cietumā? Tas tomēr ir kaut kas tāds ļoti īpašs, tā nav parasta ikdiena. Kā tu jūties? Pirmā sajūta ir ļoti tāda piesardzīga. Tu skaties uz visām pusēm, novērtē katru troksni, pievērs uzmanību katram pretim nākošajam, bet tāda īpaša sajūta bija tāda, kad manā uzraudzībā un klābotnē nonāca 2 mūža ieslodzītie, bet pirms tam 1, un tas bija pirmais, Laimonis. Un man tieši Rihards jautāja, vai tev nebūs baila. Tur būs konvojs, tur būs suņi, apsardze un riešana, un tad viņam noņems rokas delžus, un tu pēkšņi būsi tikai 2 ar viņu, un apkārt tev būs tie pārējie. Kā tu domā? Es viņam teicu, kad es lūdzu Dievu, lai viņš tās lietas sakārto, lai suņi netraucē un uzraugi, lai tie arī ir mierīgi. Un es gāju tur ar tādu mieru, un ziniet, tur parādās īpaša Dieva klātbūtne. Pilnvarojums, ka tu pēkšņi jūties pilnvarots, suņi vairs nerej, viss sastingst, un tu jūties kā īpašā Dieva uzraudzībā un svētā gara vadībā. Tāda man bija sajūta, un tāds bija pirmais sākums. Notika kristības, un viss notika skaisti, un šodien jau viņu uztver kā tādu Latvijas lepnumu to Laimoni. Viņš gan cietumā, mūža ieslodzījumā. Vēl joprojām. Jā. Bet viņš jau ir brīvā režīmā. Nonācis jau pa šo laiku. Vai viņš ir mainījies? Jā, viņš ir mainījies, un viņš liecina par Dieva varenību.
Slava Dievam tiešām. Un kādas varbūt ir tās lielākās garīgās vajadzības, ko tu saskati cilvēkiem, kas atrodas aiz restēm? Viņu vajadzība ir kādam uzticēties. Viņi ir pazaudējuši uzticību, protams, tuviniekiem, tuvākiem un tālākiem un paši sev. Un tad viņi ar ilgām gaida kādu, kuram varētu uzticēties vai kuru varētu dalīties. Un tā iepazīšanās arī, ja atnāk mācītājs vai kāds cits, nenotiek uzreiz. Tur ir kāds laiciņš, kam ir, es teikšu, latviešu valodā pieņem par savējo. Un tad ir sarunas, tad ir atvērtība. Vajadzība ir pēc uzticības un kā dalīties, lai pārstāstītu savas problēmas, kurās no viņi ir iekļuvuši. Sandri, vai tu vari pastāstīt, kā veids tiem, kuri jau ir iznākuši no cietuma? Un kāda tev ir šī saskara un šie kontakti? Jā, patīkam, kad ir centrāla stācija pa Origo un nāk tev klāt un saka, mēs tev klausījāmies, mēs dzirdējām, ka jūs tur runājat, mēs piedalījāmies jūsu sapulcēs cietumā Jelgavā. Un es saku, jā, labi, bet kādā stāvoklī teiks, tad jāiet uz priekšu. Viens tāds nesen piemērs, gāja arī pienāca klāt, kādi 4 bija Rīmī veikalā, jau bija nostājušies katrs savā vietā, bet redzēja mani, kad es skatos uz viņiem, viņi to pārtrauc, viņi aizgāja. Jā, tāda cieņa nāk klāt. Aizvakar bija šausmīgs lietas, bija cauri slapš. Protams, man nekas neinteresēja, kas apkārt notika. Un mani sauc. Un stāv 2 cilvēki zem jumta un pasauc man klāt un pazīstami. Arī mūsu sapulcēs piedalījās, kā iet, aprunājamies, vai brīvība novērtē, kā ar tuviniekiem, vai ir kādas ģimenes attiecības. Jā, viss kārtībā, iedeva savu telefonu numuru. Un aizgāja steigā, bet aizgāja līdz pieturēji, un es par to Dievu vadību, un es aizmirstu pateikt, ka ir taču atkarīgo grupiņu, lai viņi nāk, jo viņi tur tieši pīpēja to zālīti. Un es saku, Dievs dod man vēl vienu iespēju ar viņiem parunāt, un skatos, viņi skrien uz pieturu ap 2, pēkšņi izdomāja, ka viņiem vajag uz autobusu. Un tad mēs pieturā satikāmies, un es parunāju par atkarībām, un teica, ka viņiem jāpiezvana, viņi teica, jā, ka obligāti piezvanīs, un iekāpām autobusā, un tur vēl stējuši, un tā mēs 4 tā visi kopā, un tad runājām par tām atkarībām, viņi teica, ka obligāti man piezvanīs. Jā, mainās cilvēki, un daudziem ir tādas sakārtojusies dzīve, arī nesen satika vienu cilvēku, viņš nodarbojās ar narkotiku piegādi cietumā, viens no tiem, kas tur tās narkotikas dabūja iekšā. Un pēc tā, ka viņš uz sapulcēm nāca, pēc tā, ka viņš cietumā ar maniem runāja, viņš tagad vairs nelieto. Viņam ir ģimene, 6 bērni, un viņš saka, jā, man tās sapulces, Dievs man palīdzēja visu atstāt, un es vairs to nedomāju, viņš tagad tur ceļ laukos māju, grib ar lopus kaut kādas iegādāties un dzīvot laukos. Tā sēkla tiek sēta un bieži satiek cilvēks, un viņi grib mainīties, un kā Andrejs teica, ka šī uzticība vajadzīga. Viņiem jājūt, ka te var uzticēties, un pirmais, ko mēs darām, tā ir tāda savstarpēja saruna, lai viņi uzticās. Varbūt Bībele netiek uzreiz tā lasīt, bet dzīves mainās, Dievs kaut ko izmaina viņa dzīvēs. Andrej, vai tev ir bijuši tādi brīži, kad ir šķitis, šim cilvēkam vairs nav cerības un nav ko no viņa gaidīt, bet Dievs tomēr pierāda pretējo? Es esmu sapratis no savas kalpošanas sākumiem, kad mana loģika, mana uzvedība nevienu nepārliecina. Tas, kas to dara, ir svētais gars. Un līdz ar to, Sandis ar to ir ievērojis, kad mēs parasti sākam šīs sanāksmes ar lūkšanas plānu, un Sandis ir tas, kas arī lūkšana vada sākumā, bet arī viņi tiek mācīti lūgt un jau uzticēties. Mums pat ir bijuši līdz 50 klātsošie, esmu skaitījis. Nevienmēr, bet līdz. Un tad valdība samazināja uz pusi. Bet iedomājieties, tagad 50 ir apnākuši, un viņi grib runāties. Un viņam vairāk interesē savā starpā parunāt, nekā klausīt, ko tad nesīs tur tie atnākušie. Jo viņi jau arī mainīgi. Ir tādi pastāvīgie un ir tādi, kuri mainās. Lūk, un tad bija tādi gadījumi, ko es arī Sandim teicu, ka man izskatās, ka man te būs jāpārtrauc tās mūsu sesijas,
jo es taču neesmu atnācis, lai veidotu izklaides pasākumus. Skatītos, kā viņi sarunājas savā starpā. Nu jā. Un tad es lūdzu Dievu. Dievs dod man šo gudrību, ko darīt tālāk. Un tad man viens īziņā, es nezinu kurš, bet atsāda, Andrej, esi drošs. Kristus pat apsauca jūru, vai ne? Un kļuva mierīgi. Un tas man pieleca, ja? Ja jau viņš var apsaukt jūru, viņš nav mainījies, tad jau viņš šos arī var nomierināt. Un, ziniet, notikušas pārmaiņas. Nu, kāds tur varbūt mazliet kaut ko, bet vairs tādas masveida, teiksim, tādas, lavīnas, ja tā varētu teikt, ka tu tur vairs neko nevar, viņas tika pārtrauktas. Tas ir tas, ko, ja tu jautā, kas man paliks ar vienu prātā. Un tad ir vēl viens izaicinājums, ja drīkst pie tā paša. Protams, jā. Mums tur notika arī prezentācijas, mums bija projektors, mums bija dators, arī dziesmas un koncerti tur bija. Un tai saules laikā uz tā ekrāna neko nevarēja redzēt. Un man radās vēlēšanās viņam teikt, par lūkšanu bijām runājuši, sāksim lūgt, lai Dievs mums iedod tādu kārtīgu projektoru, kuru var redzēt saules gaismā. Jo viņi uzreiz, jā, viss tagad lūgs. Un pagāja laiks, viss bija piemirsts un cīnījāmies tālāk, un viens no klātsošiem pienāk, saka, klausies, mācītāji, kur tad ir tas jaunais projektors, par ko mēs visu laiku lūdzam? Tā. Un tas man tā izšķēris, atnācu mājās un ar Dievu runāju, Dievs, tu taču vari sagādāt labāku projektoru. Un es lūdzu, un ticiet vai neticiet, man pieteicās sponsori, un projektors atradās, un tā mums tagad pēdējā laikā bija tas saucamais lāzera projektors. Un tad man bija jāsaka, lūk, šeit ir tas lūkšanu rezultāts, te ir tas jaunais projektors, kuru mēs varam lietot. Tādi divi izaicinājumi, ko Dievs atbild. Es ticu, ka tas ļoti viņus iedrošināja. Jā, tas tā nav dzīves. Jā, to, ko mēs redzam ar acīm, tam tomēr vieglāk ticēt nekā tam, ko mēs tikai iztēlojamies. Un jā, jautājot par šiem apstākļiem, kā šī kalpošana ir mainījusi jūs pašus kā cilvēkus, varbūt, Andrej, tev kā mācītājam tā arī tāda jauna pieredze pavisam, ko tā tev ir devusi? Es stāstīšu tieši tādu, tas, kas man ir uzlādējis. Kalpošana nenotiek jau tikai cietumā, ja to dienu sadala no rīta ir dievkalpojums, varbūt pa ceļam vēl kaut kur dievkalpojums, jo mums parasti bija tā kalpošana divās sadaļās. Mums bija piekdienas iedotas, ejot individuāli pa kamerām un individuāli tikšanās kapelā, un tā kalpošana kopējā sestdienas vakarā 18:00. Un tad ir tāda interesanta notikums tāds, ka tu tagad atbrauc, tu esi pa dienu nokalpojies, un tagad tu 6:00 esi jau tajā telpā, sēdu pie galda, man tur projektors aizmūrē, man ir dators, blakus ir Sandis, un tu jūties pilnīgi izsmelts, tukšs. Un tu tagad runā ar Dievu, Dievs, lūdzu, tavu vadību, tavu aizgādību piepildi man ar svēto garu, lai es varu runāt un lai tas nāk par svētību. Un kas ir interesanti, ka tu to piepildījumu saņem nevis tad, kad tu lūdz, bet tad, kad tu sāc runāt. Tā lieta aiziet. Un tad, kad notiek mājās braukšana, bieži vien tiek uzdots jautājums, kā tu jūties? Ļoti labi. Jo tos uzlādēts, piepildīts, ar prieku brauc mājās. Tāds ir pamat piedzīvojums šai kalpošanai, kuru var piedzīvot tikai piedoties šādai vai kalpošanai. To nevar tā teoretiski no malas. Es tev vēl gribu atgādināt vienu mūsu sarunu nepārāk sen, pa citu jautājumu, kad es tev jautāju, kur tu esi ieguvis tādu spēju, īpašu varbūt tādu dāvanu risināt konfliktus. Un tu man atbildēji cietuma kalpošanā. Jā, tā ir taisnība, jo konflikti jau sākās ne jau kopējās sarunās. Tie konflikti viņiem, ja tiekoties ar viņiem kamerās, un tie tādi individuāli sarunas, kā mēs sakām, mācītāji noslēpumi. Un tad, kad viņiem tur ir konflikts izveidojies, viņi meklē palīdzību, un tad mēs lūdzam Dievu, un Dievs dod gudrību, kā viņus risināt, un pēc tā viņi stāsta, kā tas ir noticis. Tie ir tādi iekšējie noslēpumi, kuros Dievs risina. Tur ir tā augstākā pakāpe, kur ir, varētu teikt, cietumā, man patīk, kad kungu Jēzus teiks nokāpis eldē. Tad tāds kalpotājs arī nokāpis eldē, vai ne, tur pie tiem
Jā, tikpat simboliski kā Jēzus. Jā, un tad tur tās lietas jārisina, un Dievs dod gudrību, kā risināt. Un tas dod šo svēto pacietību un arī gudrību. Un pamatā pārliecību, ka Dievs ir ar mums un ka viņš šīs lietas risina un atrisinās. Kā draudz cilvēki var palīdzēt cietumniekiem, kuri atgriež sabiedrībā pēc ieslodzījuma? Es varu pateikt, kā draudz mani uzturēja, kad es biju cietumā. Viņi brauc uz turieni, uz tikšanām, ar koncertiem brauc. Materiāli man atbalstīja. Man ļoti palīdzēja. Ļoti, es biju tā kā drošībā. Es zināju, ka tajās lietās man viss kārtībā būs, jo brāļi, māsa parūpēsies par to. Tagad arī, piemēram, Rolands ienāca mūsu draudzē, arī no cietuma. Pirmais, ko viņš bija, viņš aizgāja uz dievkalpojumu pie mums. Un draudz pieņēma viņu, un arī citi ir pieņem draudz, palīdz ar naudām. Nu, līdz noteiktam brīdim ir arī kaut kāds brīdis, kad ir pašam jātiek uz kājām. Jā, un tas ir pareizi. Pa kā tā sakā vārds, nevajag dot zivu, bet vajag makšķeri iedot. Draudz palīdz un tiešām atbalsta materiāli, ar darbu atbalsta. Mums draudzēja, es esmu daudziem palīdzējis ar darbu, un arī Raivis paņem pie sējiem darbā un atbalsta, jā. Jā, Sandri, pirms tam vēl jūs pieminējāt abi tādu atkarīgo grupiņu, vai tu vari padalīties, kas tā ir par grupu? Imants centrs, kad, kā Kietinglis centrs, Imantā sāka veidoties, un man Dievs tā uzrunāja, tur vajag aiziet un mēģināt atvērt to grupiņu. Un es aizgāju, uz turieni ar direktoru parunāju, un viņš saka, jā, labi. Un tad pievienojās vēl Arnis Irbe, Aleksandra, un tā mēs 4 to grupiņu sākām nodibināt, veidot. Domājam, kā tos atkarīgos, kur mēs viņus dabūsim, un visas tur draudzē piedāvāja, lai draudz locekļi uzaicina kaimiņus. Nē, bet Dievs visas iedeva Dievs, visas atsūtīja. Zvanīja pēkšņi atkal daži cilvēki, dabūjuši kaut kur numuru, kaut kur informāciju dabūjuši, nāca un tā grupiņa veidojās. Andrejam ir tādas programmas visādas pa alkoholiķiem, pa cigaretes kārtnes vai bet es tādu grupiņu izveidoju, kad, tā bija mana nostāja, kad nekādas programmas, tikai iepazīstināt cilvēks ar Jēzu. Dēļ viņus kopā, visu darīt iespējamo, lai viņi iepazīst Jēzu un maksimāli viņiem palīdzēt dzīvē un maksimāli to labos apstākļus, cik mēs varam veidot. Un tā mēs arī to grupiņu sākām. Tā grupiņa sākumā Dievs ļoti svētīja, visi dabūja palīdzību. Kuram darbu vajadzēja, tas dabūja darbu, kuram materiālā palīdzību vajadzēja, dabūja materiālo palīdzību, un viss tā bija. Un jā, tālāk cilvēki izvēle. Tā tas arī iet, visi Dieva rokās. Bet viens labums, man liekas, šajā grupiņā ir, faktiski tas nevis grupiņā, tas ir Bībelē, kad Dievs ir teicis, ka taisnais krīt 7 reizes un ceļas atkal augšā. Arī tajā alkohola atkarībā cilvēks krīt, bet viņš jau var atkal celties augšā. Jā, Dievs pieļauj tās krišanas, un tās krišanas ir reizi par svētību, bet Dievs visu, kas iemīl viņu, kas grib par viņu būt kopā, visu pārvērš par svētību. Un tā arī ir katru reizi, kad tu kaut ko pakrīt, ja cilvēks grib, viņš izdara secinājumus, viņā kaut kas notiek prātā, sirdī, un viņš jau nākošo soli jau ir drošāks. Mēs grupiņā, kad mēs satiekamies, katrs pastāsta, ko ir piedzīvojis, ko viņš ir sapratis, kur Dievs ir palīdzējis, kur varbūt viņš nav sajūtis Dieva palīdzību. Tā mēs pārnēm, pēc tam lasam Bībeli, un tā mums tas grupiņi notiek. Tur apmēram 2 stundas notiek otrdienās, svētdienās mēs tiekamies. Bet, viss Dieva rokās. Dievs atbalsta ļoti, palīdz, parāda cilvēkiem, kad ir iespēja. Nav daudz tādu, tā kā mēs saprotam, ka viņi atnāk uz draudzi. Ja cietumā daudz ir nokristīti, bet maz viņi ir pa draudzēm, un ir daudz aizgājuši uz citām draudzēm, bet ir sēkli iesēti, ir dot iespēju. Es ar savu kalpošanu esmu sapratis to, piedzīvojis to, ka Dievs dod iespēju. 100% iespēja, nevis tā kaut kā tur pa pusē, bet 100% iespēja tev sākt dzīvi no jauna. Brīnišķīgi. Vai tev ir kāds cilvēks, kas īpaši tavā sirdī iekritis vai atmiņā no cietumnieku vidus? Man ir tas pats Laimons, ko es minēju kā vienu no pirmajiem.
Nu, tu es varētu arī pastāstīt, kas tur notika. Viņam 25 gadi toreiz bija, viņš bija diezgan liels problēmas, briesmas izveidojas. Daudz tuvinieki aizgājuši bojā. Un tad man radās jautājums, kā tas viss varēja notikt. Un tad pēc kristībām pārdzīvoju to, kad pēc kādām dienām man tas pats mūsu Rikards zvana un saka, ar viņu notiek briesmu lietas. Viņš nodarbojas ar orģijām, tādām. Nu, es viņam saku, tad jau vajadzīga aizlūkšana. Un tad mēs organizējām aizlūkšanu. Tur ir tā vienkārši, tur ir, teiksim, pieņemamās telpas, tur ir atsevišķas restas malā, tur ieved iekšā ar rokdzelžiem, tās rokas pat tāda mazu lodziņu izliek ārā, noņem rokdzelžu, un viņš tur ir. Mēs runājam savu restiem, mēs klāt netiekam. Nu, tad organizējām aizlūkšanu, un ticiet vai neticiet, tai lūkšanas laikā viņa seja pārvēršās, un es ieraugu velna. Tā kā velns. Tā ir tik ļauna seja tāda. Jā, šitās, tad no tā var viss sagaidīt. Tiksim tā. Un man Rikards saka, kas tagad būs? Es saku, kas būs? Lūdzam Dievu, lai viņš viņu atbrīvo, un es sākās jauna dzīve. Un notika brīnums, Dievs viņu atbrīvoja. Un tad bija nākošā problēma, viņš bija tetovējumiem, un viņš visādi sazīmēs. Un viņš sveci pats dedzina sev viņus ārā. Un par to viņu ielika karcerī vēl. Un tad beigās viņu no Jelgavas pārveda uz Daugavpili. Un tas man tā sirdī ir iekrits, bet viņš ir aktīvs. Tur, pateicoties viņa aktīvai kalpošanai, kādi 7 pieņēma kristības, mūženieki saucamie. Un tagad šad un tad mēs sarunājamies, viņš piezvana, uzturam kontaktu, un viņš jau ir brīvā režīmā, un viņš nodarbojas labdarību, ko tur dara cilvēku labā. Es runāju ar cietumu pārvaldi par šo, viņi arī zina, ka tāds tur ir. Viņš saka, jā, tas mums ir Latvijas lepnums. Tā mēs to ārni ir pieminam, jā, bet arī vēl viens Latvijas lepnums. Viņš labas lietas tur dara. Sandri, tev, kamēr tu biji cietumā, bija tāds īpašs gadījums ar torti un tāda īpaša Dieva atbildēt lūkšana. Varbūt tu vari izstāstīt, kā tas notika. Jā, bija cilvēki, sēdējām kamerā un runājām par Dievu. Viņš saka, jā, visi jau jūs stāstat, ja tas piepildās, tad Dievs ir atbalstījis, ja nepiepildās, tad Dievs negribēja. Viņš saka, un konkrēti, ja rītdien būs torti uz galda šeit cietumā, tad es sākšu ticēt Dievam. Es saku, labi, ja Dievs gribēs tev atklāties, tad viņš arī to izdarīs. Jā, nākošā dienā ienāca kamerā cilvēks, kuram dzimšanas, viņš uzlika 2 tortus uz galda, un mēs ētām visu tortus. Un cilvēkam viss cietums par to runāja, un viņš saka, viss tev jāsāk ticēt Dievam, ko pateic, tas jādara. Un tad mēs arī ilgi runājām ar viņu par to, kāpēc tas notika, ka Dievs viņam atklājās, ka Dievs dara brīnums, lai cilvēkam atklātās, ka Dievs atklājās cilvēkam tieši tādā veidā, kādā viņš gatavs viņu pieņemt un saprast. Un nav jau tas, es ar cilvēku gāju bībeles stundas cietumā kapelā, viņš bija pareizticīgais, un mēs gājām bībeles stundas, un viņam radās ļoti daudz jautājumu. Un viņam ļoti liels spiediens bija, kāpēc tu man to visu atklāji? Viņam iekšā viņš cīnījās, negribēja to pieņemt, viņš gribēja mukt uz Jēkabilu projām. Un viņš prasa, man jābrauc uz Jēkabilu, es jūtu, es saku, nē, es saku, Dievs mūs saved kopā, lai iemācītos šeit iepazīt viņu, lai mēs kopā ietu to bībeles stundas, lai iepazītu ar maniem Dievu. Es saku, prasu Dievam, ko tu gribi no viņam, vienalga, ko tu gribi, lai viņš tev atbild. Jā, viņš izvēlējās, prasīja, viņš man neteica, ko. Tad bija vasara, 30 grādi karstums, ārā nepīlītas, vairākas dienas, jau kaut kāda nedēļa nelīlietas. Pēdējā diena, kad viņš to termiņu bija nolicis Dievam, mēs aizējām uz kapelu, viņš man saka, jā, man jābrauc uz Jēkabilu, jo es prasīju Dievam, ja lietus līst, tad man nav jābrauc, ja nelīst, tad nebraukšu, bet ja līst, un es arī skatos ārā, nav neviena mākoņa, saule spīd, un es jūtu tādu pamanēju, man jākrīt un jālūdz par viņu, jo es pilnīgi es pārliecināts, ka viņam nav jābrauc uz Jēkabilu, ka viņam jāpaliek Jelgavā kopā ar manīm. Mēs lūdzām kopā Dievu, un es tik visu sirdi ieliku tajā lūkšanā, un mēs ejam ārā no kapelas, un es skatos priekšā, saule spīd, neviena mākoņa. Jā, bet es nebiju paskatījos atpakaļ, tur tāds mākonis nāca.
tā nogāza lietas, tur viss pludoja, viss kanalizācijas nespēja ūdeni ņemt pretīm, un tā viņš saprat, ka viņam jāpaliek Jelgavā. Tagad viņš arī 25 gadu stāšu narkomāns, un bija tā, kad tā bija nonarkojies, kad nes no mājām mārā, mammu apzaga, un ļoti smagi viņam bija, un tagad nelieto visu, tagad anonīmos alkoholiķus un anonīmos narkomānus, viņš tur pārsvarā, vai arī brauc uz Liepājas cietumu, uz Rīgas centrālas cietumu, brauc kalpo, un tāds viņš tagad ir, jā. Ja drīkst par to paturpināt, tad, kad Andris tur nonāca tajā cietumā, tad bija tas pamudinājums, viņš jau to pieminēja, draudzes atbalstu, un tad es tur sāku piedalīties, un tad es saņēmu tādu īpašu aicinājumu, arī sāku klātienē to kalpošanu, jo līdz tam es kalpoju neklātienē tos daudzos gadus sadarbībā. Un tad sākās tā pastāvīgā kalpošana, gan atsevišķās kamerās, gan tā kopējā mūsu sadarbība. Un viņi sākās, kad vēl Sandis tur bija, un turpinājās tik ilgi, kamēr tas cietums tur Jelgavā bija, jā. Un tagad mums ir jauni projekti un jaunas ieceres, kuras nākotnē par tām varēsim stāstīt, kas notiek. Paldies, brāļi, par to, ka atnācāt un dalījāties, un lai Dievs turpina svētīt jūsu kalpošanu, un varbūt arī aicina kādu citu vēl piebiedroties, jo Lūkas evaņģēlī 4. nodaļā un 18. pantā Dievs uzrunā mūs katru ar vārdiem: tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā.
Raidījumus iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!